Tā, nu tad sveicināti visi, kuri pieslēgušies zvaigžņotās debesis 23. 24. gada ziemas numura atvēršanā. Tā jau mums ir ne pirmā reize, ka mēs šādā formātā tiekamies, un tieši pirms 2 gadiem mēs sākām šo tradīciju arī ar ziemas numuru. Un tagad ir doma, ka laiku pa laikam kaut kas ir jāpamaina, un tad mēs esam izdomājuši, ka šoreiz mēs nevis tā sausi pārlaposim visu žurnālu, jo to jūs variet izdarīt, saņemot savās pastkastītēs, un pēc tam lēnā garā paši izdarīt. Bet žurnāla galvenais redaktors Ilgons Vilks iepazīstinās ar tādiem atsevišķiem interesantiem momentiem, galvenām tēmām pēc tādas tā kā izvēles principa. Un tad tālāk mums jau ir arī pieteikts viesis, pieslēgsies, un tā teikt, trešajā daļā būs viktorīna. Tie, kuri piedalās, tie varēs, tie, kuri skatās ierakstā, tie varēs tikai secināt, kas ir bijis, kas nav bijis. Tā, labi, tad es esmu gatavs virtuāli pāršķirstīt žurnālu uz vajadzīgo vietu, izņemot kalendāru. Bet tieši par žurnālu, jo es gribu pieminēt, ka ir arī šim numuram pielikums kalendārs. To arī būs daži vārdi, bet tad būs klātienē jāskatās. Tad lūdzu, vārds Ilgonim. Jā, sveicināti. Jāteic tā, ka pēdējos gados jau zvaigžņotās debesis rubrikas ir tā nostabilizējušās no vienas puses, bet arī pa brīdim kaut kas jauns nāk klāt. Piemēram, nesen mēs iesākām tādu jaunu rubriku, tas ir fakts, bet līdz tam mēs vēl nonāksim. Tradicionāli žurnāla saturs sākas ar jaunumiem, un tie ir tādi jaunumi, kas nezaudē savu aktualitāti, dažu mēnešu laikā, jo, žurnālam ir zināms sagatavošanas cikls, vienāds un meklī nākamā dienā mēs to nevaram nopublicēt, bet varētu teikt tā jaunumi, kas būtiski, lai paliek arī vēlāk vēsturē. Tad es izlaidīšu tagad to rakstu, un Mārtiņ, ja tu būtu tik laipns, varētu dalīties ar to saturu? Tā, ir. Vai citiem arī viņš miniatūrā ir redzams? Tā, tas ir labs jautājums. Varbūt vajag atšārēt un piešārēt vēlreiz. Jā, tas ir variants. Tad es izlaidīšu vienu rakstu, kur autors ir mūsu pašu Latvijas Universitātes astronomijas institūta pētnieks, par kuru tiks runāts detalizētāk tālāk, bet nākamās tēmas. Tagad ir redzams. Jā. Tātad zvaigžņotē debesī ir nosacīti laba sadarbība ar vienu tīmekļa žurnālu Conversation, kurā ik pa brīdim tiek publicēti tādi astronomijas viedokļa raksti. Un ik pa brīdim es sazinos ar kādu no šo rakstu autoriem, un esam līdz šim ieguvuši atļaujošu rakstu tulkot latviešu valodā, un šajā numurā tas ir raksts debesis, ko vērts saglabāt, par lietu kā tādu, par ko astronomiem, protams, ar vien sāp sirds, ne tikai profesionāliem, arī astronomijas interesantiem. Tas, ka debesis pilsētu apgaismojumu dēļ, ka nakts debesis kļūst vien gaišāks, arvien grūtāk redzēt zvaigznes, bet šajā rakstā ir tīri kvalitatīvs novērtējums par cik 10 gadu laikā, par cik procentiem vai kādās citās vienībās šīs debesis kļūst gaišāks un kā mēs pakāpeniski zaudējam daļu no savas vides. Tā arī zvaigžņotā debesis daļa no mūsu vides. Tad tālāk varu tikai aicināt, tāpat kā to dara raksta autore Rūta Maltisova, apmeklēt radioteleskopu kompleksu Irpenē, Ventspils rajonā, un šajā te īsajā rakstiņā, kas ir sadaļa astrovieta, jūs atradīsiet izvērstu informāciju par to, ko tur iespējams apskatīt. Nākamais materiāls ir vēl viena sadarbība, kas ir ar portālu LSM, kurā
viens cits Mārta Sauciņš, nevis tas, kurš ir pieslēdzēts, bet fiziķis Mārta Sauciņš publicē regulāri materiāls un dažādas pārdomas par fizikas, astronomijas, pēdējā laikā arī par plašākiem jautājumiem, un šajā gadījumā ir šīs pārdomas par laiku. Vai pulkstenis vienmēr rāda pareizu laiku, sākot ar to, vai laiks, ko mēs varam domāt, laiks ir subjektīvs vai objektīvs, un kāpēc precīza laika skalas, precīza laika mērīšana ir svarīga, piemēram, GPS satelītu izmantošanai. Tālāk seko raksts par mēnesi izpēti, kas ir ļoti interesanti. Piemēram, viens no mūsu pastāvīgiem autoriem, kas arī šodien ir klāt, Raitis Misa, vienā no mūsu sociālo tīklu čatiem rakstīja, būs interesanti, domājot par to, ka tuvākajos nedēļās, tuvākajos pāris mēnešos uz mēnesi startēs 2 jaunas zondes. Viena jau Japāņu zonde ir ceļā uz turieni, un mēnesi izpēta kļūst arvien aktīvāk, un rakstā izlasīsiet par to, kāpēc tad šī interese 21. gadsimtā ir atjaunojusies. Tad seko paša Raita raksts, ļoti labs tāds pārskats par lielākajiem teleskopiem pasaulē, kas mums šobrīd jau ir, kas vēl tikai top. Un tradicionāli jau ļoti ilgu laiku, varētu teikt, jau vesela paudze notiek ērgļa vasaras semināri, katreiz dažādās Latvijas vietās, un šoreiz šie semināru dalībnieki bija devušies uz Andrapeni Latgalē. Savukārt viens saules aptumsumu mednieks Juris Kalniņš bija devies tālāk un novērojis pilno saules aptumsumu Austrālijā. Arī neliels aptumsums bija vērojams tepat Latvijā, daļais mēnesis aptumsums ar nelielu fāzi, un es pieļauju, ka mūsu lasītājs piesaista tāds atvērums, ka vienmēr kāds skaists astronomisku objektu attēls, un šo attēlu nav iegūs Hubble kosmiskais teleskops vai kāds cits liels teleskops. Tie tradicionāli ir mūsu Latvijas astronomijas amatieru iegūtie attēli, kas ir augstas kvalitātes, kārtīgi piestrādā un ilgstoši salst uzņemot šo attēlu, pēc tam viss saliek kopā, kas ļoti labi konkurē gan ar citu pasaules astronomijas amatieru darbiem, gan reizēm arī profesionālo teleskopu veikumu. Jau vairākus gadus, tā tagad var teikt, Latvijas skolēni piedalās starptautiskajā astronomijas astrofizikas olimpiādē, bet šis raksts ir tāds prieka pilns, tāpēc, ka pirmo reizi ir atgriezušies no olimpiādes ar medaļām. Kas un kā? Neatklāšu detaļas, par to visu lasiet pašā rakstā sīkāk. Un izrādās, ka ar vienkāršu kociņu, kas iesprausts zemē 2 vietās, gluži kā Vinijs Pūks atrada savulaik tādu kociņu, domāju, ka tas ir Ziemeļpols, bet ne, šajā gadījumā kociņu iesprauž vienas skolas pagalmā, otras skolas pagalmā, citā vietā uz meridiānu, un skaties, jau pēc brīža, pēc vienkāršiem aprēķiniem ir rokā Zemes apkārtmērs. Tādā veidā tiek atkārtots senais Eratostēna eksperiments. Tad ir īsts materiāls sadaļā, tas ir fakts, par kuru es pieminēju sākumā, kas ir jauna, par to, kā cilvēki noskaidroja, ka Zeme tomēr nav pilnīgi lode, bet ir saplacināta. Tad mums ir tradicionāla rubrika, kur jau tagad vairāk autori raksta par dažādiem interesantiem meteorītiem. Un žurnālu noslēdz zvaigžņotās debesis apskats, bet pirms tam ir viens interesants materiāls par to, kādā veidā 17. gadsimtā zinātnieki spēja nodrošināt atklājumu prioritāti, lai pēc tam nebūtu jāsūkstās. Jāmēģina pierādīt, es to atklāju pirmais. Tātad atklājumi tika šifrēti kādā veidā. Tas būs viens no jautājumiem, kas būs arī Viktorīnā. Bet droši vien, ka Viktorīnā mums jāsaka tā, ka Viktorīnā nedrīkst piedalīties rakstu autori un redkolēģijas locekļi. Tas nebūtu godīgi attiecībā pret pārējiem. Tāds īsts ieskats žurnālā, lasiet,
žurnālam klāt ir astronomiskais kalendārs, kas jau tagad diezgan ilgi ir šādā formātā, kad to var, tajā ir ne tikai daudz uzskatāms informācijas, gan katrai dienai, gan visa gada griezumā, bet ir arī skaisti atkal mūsu pašu Latvijas astronomijas amatieru iegūti attēli, kuri priecēs jūs visa nākamā gada garumā. Tāds īsts ieskats žurnālā. Paldies, Ilgon, par ieskatu. Tā ļoti raiti un visaptveroši par to, kas ir numurā, bet tagad mēs palūksim pievērsties vienam rakstam. Tad pirmais būs raksta autors Jānis Kauliņš, kurš varēs, man būs aicinājums īsumā pastāstīt, par ko ir raksts ar nosaukumu Satelītu un kosmisko atkritumu fotometriju. Un otrs būs klausītājs, lasītājs šajā ziņā mūziķis Mārts Sauziņš, kurš arī pēdējā laikā sadarbojas ar fiziķiem, tā kā zinātnes tēma ir tuva. Un mēģināsim caur jautājumiem, pēc tam arī vēl mazliet vairāk izzināt šo rakstu un šo tematiku. Tad lūdzu, Jāni, īsumā iepazīstina, par ko ir raksts un kas ir problemātika, kāpēc ir šāds nosaukums arī. Zvaigžņotā debesis savulaik jau ir rakstījusi par tādu problēmu kā kosmiskajiem atkritumiem orbītā ap Zemi, kur riņķo visādas vecu pavadoņu atliekas, nesēja raķešu pēdējās pakāpes, nereti saspidzinātas un dažādas citas lietas, kuras traucē savukārt pacelties augšā un riņķot tai kravai kosmosā, kas mums ir derīga un vajadzīga. Jo, ja mēs atceramies īpaši tos ātrums, kāda ir orbītā, tātad zemā orbītā turpat 8 km sekundē, tad sadursme pat ar kaut kādu sīkumu derīgam objektam var beigties visai liktenīgi. Šiem te atkritumiem seko ļoti cītīgi un vairumam viņu orbītas ir zināms, bet jebkurā gadījumā šis darbs ir ar tādu zināmu pilnveidošanas rezervi, proti pirmkārt precizēt šo te atkritumu orbītas līdz tādai precizitātei, kā mēs zinām šobrīd satelīta orbītas. Tas ir tāpēc, lai mēs varētu prognozēt iespējamās sadursmes un izbeigt no tām. Un otrkārt noskaidrot arī šo atkritumu dabu, kas nevienmēr ir zinām, kas tā konkrēti pa lausku un kā viņi tur augšā izturās, kā viņi ietekmē saules vējš, kā viņi ietekmē augšējā atmosfēru. Līdz ar to tradicionālai radaru metodei, kas tiek izmantot jau ļoti sen, lai izsekot šiem te kosmiskajiem atkritumiem, kaut kādos pēdējos 20 gados ir sākus attīstīties tāda joma kā satelīta fotometrija. Un arī šeit mūsu astronomijas institūts ir pieslēdzies šim te darbam. Mēs izmantojot to aparatūru, kas mums jau ir, un tai pašā laikā arī Eiropas kosmosa aģentūras finansējumu, lai dažas lietas sakārtotu un pilnveidotu, esam pacentušies uzstādīt šādu aparatūru uz mūsu lāzeru lokācijas teleskopu, izmantojot šī teleskopu vizuālo kanālu, kas ir domāts tekošanas vajadzībām satelītiem. Un mēs šobrīd principā spējam mērīt šādu te kosmisko atkritumu. Patiesībā arī ne tikai kosmisko atkritumu, arī reāli darbojošos satelītus, bet uz tiem atkritumiem manas iepriekš minēto iemeslu dēļ tas fokus ir īpašs. Spožumu un tā izmaiņas, līdz ar to mēs varam pateikt, vai šis atkritums rotē, no kā viņš sastāv, kā potenciāli varētu mainīties viņa orbīta tuvākā un arī varbūt diezgan tālākā laika periodā. Droši vien
Jā, droši vien netrenētāji ausī skan nedaudz īpatnēji dzirdēt vārdu atkritumi, un zinātnieki nodarbojas ar kaut kādiem kosmiskiem atkritumiem, bet tur ir zināms, laikam tā kā apdraudējums, ja veidojās no tā visa. Jā, kā jau es minēju, tas traucē pirmkārt ievadīt kravas orbītā, otrkārt tas apdraud šīs kravas. Mēs zinām, ka šīs bīstamības dēļ Starptautiskā kosmiskā stacija katru gadu vairākas reizes koriģēja savu orbītu. Jā, labi, un tad varbūt aicinām Mārci Auziņu ieslēgt mikrofonu, varbūt kaut kā komentēt tēmu un uzdot jebkādus jautājumus, vistriviālākos un vis tādus neticamākos. Mēģināšu atbildēt. Jā. Vispirms sveiki visiem, atvainojos par manu aizkavēšanos ar pieslēgšanos decembra darba dunā. Mazliet bija mazas aizkavēšanās, man kā priekš šeit būt, jo man ar kosmosu un šīm visām tēmām saistība ir tāda, ka es cilvēkus mēģinu nogādāt kosmosā, tikas palīdzību, un šī visā esmu absolūts amatieris, bet nezinātājs. Un mazliet pārspīlēts, mazliet tas pieteikums, ka es sadarbojos ļoti aktīvi ar fiziķiem. Praktiski man tā sadarbība šobrīd aktīva ir ar Mārci Auziņu, ar manu vārda uzvārda brāļu projektā. Ja drīkst mazliet ieskicēt, kur es muzikālā formā, Mārcis no sava skatu viedokļa mēģinam risināt un parādīt uz skatu tās problēmas, kas ir gan mūzikā ar mākslīgo intelektu saistībā un ar mākslīgo intelektu radošajās sfērās, runāt tur pa mūžīgo dzīvību un tā tālāk. Tā kā tā nav mana ikdiena sadarboties ar zinātniekiem, bet par šo sadarbību man ir ārkārtīgi liels prieks. Kādi jautājumi? Pat klausoties to pieteikumu, varu teikt, ka kontekstā tikko nesen esmu noklausījies tādu grāmatu, kura stāsta par tādu Ilonu Masku, visiem zināma noteikti, vai ne? Un ir skaidrs, ka viens no viņa tādiem darbības virzieniem līdzās Teslai ir šī slavenā kompānija SpaceX, kas mēģina nogādāt, tātad uztaisīt komerc reisus, teiksim, tālā nākotnē uz kosmosu. Ja? Un tad viens no jautājumiem būtu vai tad, ja mēs, piemēram, 2080. gadā šis reiss tiek palaists un sākās šie komercreisi, kā šie atkritumi var provizoriski ietekmēt šos komercreisus, tā būtu jautājuma pirmā daļa, un tad, ja tas izveidojās, vai arī 2200. gadā, varbūt runāja absolūti smuļku, bet 2200. gadā mēs esam iemācījušies dzīvot kosmosā, kā tas apdraud kosmosa kopējo piesārņojumu, ja šī, teiksim, dzīvošana ir iespējama, un kā tas pēc tam pa ķēdes reakciju apdraud, teiksim, cilvēkiem, kas paliek, pieņemsim, šeit šo dzīvību uz Zemes, un tā tālāk. Man sakot, kā tam varētu, teiksim, iespējamās sekas? Jā. Varu teikt uzreiz par pēdējo, ka dzīvību uz Zemes šie atkritumi neapdraud un neapdraudēs. Tanī ziņā viņi ir pārāk niecīgi. Bet no otras puses, ja šo atkritumu skaits turpinās vairoties tādā pat progresijā, kā tas notiek līdz šim, tad ļoti iespējams, ka tai 2080. gadā mēs nemaz netiksim vairs augšā orbītā. Un daļēji grib teikt, par to rūpējās arī pats Ilons Masks, jo viņa šī te Starlink programma paredz apmēram 40,000 pavadoņu ievadīšanu diezgan zemās orbītās. Tam ir vēl cits nepatīkami blakus efekti priekš astronomiem, pa ko te ir šai pašā zvaigžņotās debesu numurā varbūt arī citur pieminēts. Bet lieta ir tāda, ka šie pavadoņi agri vai vēl tāpat pārvēršās atkritumos. Labi, viņi ir pietiekami zemās orbitās, lai viņi paši, kā mēdz teikt, deorbitētos pēc kāda laika.
Bet ir pilnīgi skaidrs, ka šādi nestrādājoši lūžņu skaits tur augšā vairosies. Un ja Masks grib 2080. gadā vai vēl labāk 2200. gadā patiešām apgūt šo te kosmosu, respektīvi viņa kompāniju un visi mēs faktiski arī kaut kādā mērā to gribētu, tad ir ļoti nopietni jāpieiet pie šai problēmai, jo tiešām var būt, kā es teicu, tāda situācija, ka mēs vairs nemaz droši orbītā augšā netiekam. Gribu vēl piebilst tam, ko Jānis teica, ka kosmiskie atkritumi te uz Zemes mūs neapdraud, bet es pirms kādiem pāris gadiem izteicu prognozi, ka tuvāko 20 gadu laikā kādu uz Zemes kosmiskais atkritums krītošais nositīs. Tā kā mēs varam sadarēt varbūt uz 2040. gadu, bet tā nav liela problēma. Krītošs sniegs no jumtiem nosit vairāk, jā, bet pavisam izslēgt šo iespēju arī nevar. Un šeit man gribās drusciņu oponēt Ilgonim, jo kas nonāk Zemē, kas var trāpīt cilvēkam, tie ir kaut kādas daļas no ļoti lieliem, ļoti apjomīgiem kosmiskajiem atkritumiem, un tomēr viņi visi vairāk vai mazāk tiek kontrolēti, šie te lielie. Nu jā, te laikam tā galvenā problēma varētu būt tāda, ka pie diezgan lielas koncentrācijas mēs, pacelties, varēsim izlidot cauri tai piesārņotai joslai, bet mēs tur nevarēsim novietot normālu satelītu, lai pieņemsim kādu nedēļu vai mēnešu laikā kāds cits neietriektos iekšā ar lielu varbūtību. Ne vesels satelīts, bet kaut kādas lauskas, jo sanāk, ka katra sadursme rada simtiem lausku, un katra lauska lido ar milzu ātrumu uz visām pusēm, un tad tur var veidoties tā ķēdes reakcija, ka viss sastāv no tādiem, tā kā mākoņiem ar lauskām, kas faktiski katra ir kā tāda lode, kas cauršauj jebkuru aparātu strādājošu. Tā laikam. Tieši tā. Bet labi, vēl man ir tāds jautājums. Protams, mēs visi zinām, kā mēs uz Zemes pārstrādājam atkritumus, mēģinam pārvērst jaunās enerģijās un tā, ar ko nodarbojās cilvēki, un ir aizvien jaunas tehnoloģijas. Tad vēl viens jautājums, kas liedz šim pašam Maskam par to parūpēties kosmosā, vai to vispār tehniski ir iespējams izdarīt? Teiksim, utilizēt kaut kādā veidā, un vai tas netiek darīts tikai tam dēļ, ka tas ir ļoti dārgi un it kā pagaidām mūs neskar? Jebkurā gadījumā tas ir un būs ļoti dārgi. Masks šajā ziņā, ar to pašu savu Starlink, kaut kādā mērā viņš rūpējās par to novietodams šos satelītus pietiekami zemās orbītās. Viņi kaut kādus dažus gadus vai 11 gadus kalpo, un pēc tam viņi deorbitējās, sadeg Zemes atmosfērā. Ko darīt ar pārējiem, kas tur riņķo? Eksperimenti ir bijuši šādi tādi, mēģinājumi izmantot lieliem atkritumiem, acīm redzot, ir mērķiecīgi piekārtot kaut kādas vienkāršas lētas reaktīvās iekārtas. Diemžēl pat igauņu S-Cube cieta neveiksmi, neatdalījās no nesējraķetes pēdējās pakāpes kopā ar vēl vienu pavadoni, kamēr pārējie mazie pavadoņi laimīgi nonāca orbītā. Viņiem bija paredzēts eksperiments ar saules būru. Teiksim, ja apgādātu šādus te riņķojošus pavadoņus ar šādu ierīci, kas var būt ļoti viegli un kompaktu un nepalielināt būtiski svaru un līdz ar to neapgrūtināt derīgās kravas nogādāšanu kosmosā. Šāda saules būra, pirmkārt, viņi miedarbojās ar saules vēju, otrkārt, viņi daudz efektīvāk bremzējās augšējā atmosfērā, līdz kaut kādu 1000 kilometru augstumam. Un tad pamazām arī tādēļ šāda te objekta orbīta varētu pazemināties, viņš varētu nonākt Zemes atmosfērā un sadegt.
savākt tur viņus augšā un kaut kādā veidā utilizēt. Nu, godīgi sakot, es pat labam neredzu tādas tehniskas iespējas, kaut vai tāpēc vien, ka šī draza riņķo pa ļoti dažādām, ļoti atšķirīgām orbītām, un pārēj no vienas orbītas uz otru prasa milzīgu enerģijas patēriņu. Līdz ar to mēs nevaram savākt viņus tā kā atkrituma mašīna, kas apbraukā un savāc mūsu miskastes pie mājām un iztukšo. Pirms 100 gadiem Rīgā dzimušais raķešu zinātnieks Friedrichs Sanders eksperimentēja. Viņam bija plāns, ka tad, kad viņa raķete uzlidos augšā kosmosā, tad metīs iekšā kurtuvē nevajadzīgās raķetes metāla daļas, tās, kas jau ir izmantots, un tā būs kā degviela. Bet viņam neveicās, tā sprausla visu laiku aizķepa ciet ar tām metāla daļiņām, un šķiet, ka pēc viņa neviens nopietni to nav mēģinājis. Šai gadījumā šī utilizācija, pat ja viņi būtu iespējama, enerģētiski iespējama, viņi varētu būt pat tādā ziņā nozīmīgi, ka daudz šie satelīti satur ārkārtīgi vērtīgas komponentes, gan materiālus, zelta platīnu, gan ļoti vērtīgu optiku, tādas lietas, ko var atkārtot, kaut kur izmantot. Elektronika ļoti strauji noveco. Par to es domāju, ka tur, teiksim, ja mums ir augšā kaut kas vecāks par 5 vai 10 gadiem, tad to nebūtu nozīmes utilizēt tieši kā komponents. Bet šos te ļoti vērtīgos materiālus tieši savākt un apgūt. Bet, kā es minēju, tad mums būtu jālēkā no vienas orbītas uz otru, jāskrien šiem atkritumiem pakaļ. Tas prasītu nesalīdzinām vairāk līdzekļu, nekā mēs tur varētu iegūt kaut ko savācot. Jā, šī problemātika tiešām noteikti ir, tā, kā saka, es domāju, tiem, kuri ikdienā nesaskarās, ir kaut kas tāds negaidīts, jo liekas, kā astronomi skatās uz tālām zvaigznēm, tad ir kosmisko misiju kādi speciālisti, kas veido kosmiskās misijas, bet bieži vien tiek aizmirsts arī tas, ka kaut kas paliek un ir, tā teikt, arī kaut kas traucējošs orbītā ap Zemi vai kaut kur citur. Tā, vai būtu vēl kas, varbūt par kādu citu astronomijas tēmu arī mūsu viesim jautājums. Es tikko arī apskatījos, ka komentējot par to pašu sadarbību ar profesoru Mārtu Auziņu, ka janvārī ir paredzēti divi koncerti, tā sanāk tā kā populāri zinātniski koncerti, ja filozofiski, kas ir mūzikas namā Daile, bet varbūt ir vēl kādi arī pie vienu var pastāstīt par tām iecerēm. Līdz šim tā iecerē ir, ja drīkst izstāstīt, līdz šim tā iecerē ir nospēlēt šo, man pat grūti viņu ietērt tādos stilistiskos rāmjos, kas tas ir. Tas ir audiovizuāls, jo tur līdzās mums abiem diviem, viens, kurš ir zinātnes pārstāvis, Mārts Auziņš, kas ir mūziķis, ir arī mākslīgais intelekts, kurš mums ir, teiksim, tādā, var teikt, tādā vizualizācijas formā, un ar viņu mēs runājamies katrs savā veidā. Un tad tā doma ir, tad, kad būs izsmelta šī tēma, kad tie cilvēki būs noklausījušies šīs pirmās tēmas, kas mums ir intelekts mūžīgā dzīvošana un daudz dažādu un paskatīšanās uz lietām no dažādiem rakursiem un informācijas pārpilnība, tad ķerties klāt nākošajam ciklam, kuram jau arī ir citas tēmas. Un jāatzīst, ka šis bija absolūti žanrisks jauns, un tas bija šādā, jo mēs nezinājām, teiksim, uz ko gatavoties un vai cilvēkiem tas vispār būs interesanti, kas tāds, jo nekas tāds līdz šim nebija radīts. Un es biju šīs ieceres autors, un ir ļoti interesanti arī kontekstā ar šo sanākšanu, kad man šī ideja par šo izrādi radās tad, kad es klausījos Mārča Auziņa lekcijas,
Un tagad klausoties jūsos, kas zina, varbūt vēl gadās vēl kaut kāda ideja, kā salikt šo kosmosu kopā ar mūziku, jo tās ir tādas, vismaz man kā mūziķim šķiet ļoti dziļas un pamatīgas tēmas. Un varu vēl minēt, ka ļoti ilgu laiku atpakaļ es atcerēju kādu skaņdarbu, kurš bija par godu tādai krievu režisorai, ja nemaldos, jūs mani palabojat, Andreja Tarkovska, filma Polaris bija, vai ne? Un es atcerēju tādu skaņdarbu, un tas ir vienīgais veids, kā es pagaidām varu komunicēt ar kosmosu, bet katrā ziņā šīs tēmas ir, teiksim, ārkārtīgi interesantas. Tā. Jā, mums ir 2 dalībnieki pacēluši rokas virtuālās. Lūdzu, pirmais bija Ivars. Jau kas komentējums, jautājums? Jā, man uzreiz ir ja? Jā. Jā, man uzreiz ir jautājums. Es kaut kur jau lasīju par šo gaidāmo izrādi Dailē. Bet problēma ir tā, ka ne visi, kas gribētu viņu varbūt redzēt, atrodas fiziski Rīgā un var tik vienkārši šo apmeklēt. Vai būtu iespējams arī pēc tam internetā dabūt ierakstu no šī visa un tā? Jā, es jautājumu sapratu. Šobrīd pamazām ir plānots arī jau konkrētas izbraukuma izrādes, jā, tā var teikt, un viena no pilsētām būs Ogre, kas arī būs janvārī, un vēl ir pieteikusies Rēzekne. Praktiski pieteikušās ir vairākas vietas ārpus Rīgas, bet ir jāņem vērā, kad ar to koncertu organizēšanu fizisko mūsu arodā nodarbojās producenti, kuri skatās, vai tehniski šo izrādi ir iespējams realizēt kādā konkrētā vietā, kāds būtu cilvēku apmeklējums, jo tur ir savas nianses, un ar citu vēl viena, kas bija izbraukuma izrāde, bija Jaunmoku pilī, viss bija izpārdots, pat bija cilvēki klāt, pieliktas papildvietas, tā kā centīsimies iespēju robežās arī pabāzt savu zinātnisko degunu ārpus Rīgas, jo mēs jau par to esam priecīgi. Vienī gadījumā tas ir vairāk jautājums producentiem, kas ir mūzikas namas Daile, kas ir Mans jautājums gan bija netik daudz par viesizrādēm, jo, protams, visu aptvert nevar. Jautājums bija par iespēju ierakstīt izrādu un ielikt internetā. Kaut vai par maksu. Arī par maksu. Jā, to parasti dara, tas ir pilnīgi jautājums vietā, bet to parasti šī sfērā dara tad, kad, teiksim, jau izrāda gan teātri, tā ir nospēlēta ļoti daudzas reizes, bet noteikti apsveram šādu. Kā paldies par jautājumu, attīstamies to izdarīt, lai tas ir pieejams, jā. Labi. Tā, un vēl bija jautājums vai komentārs Arturam, lūdzu. Nav skaņa, ieslēgt mikrofonu. Tur lejā. Tā apakšējā joslā ir tā pirmā ikoniņa apaļā. Apakšējā joslā rakstīts atveram zvaigžņoto debesi, un tad kreisajā pusē. Šeit. Jā. Ir. Tas ir lieliski, ka mākslinieki sadarbojas ar zinātniekiem un to kaut kas ļoti interesants. Tāds lielisks turpinājums. Kādreiz atceros, ka bija māksliniecei Loginai tie lieliskie tepiķi ar kosmosa tēmu. Jā, redz. Un tas ir, ja to var raksturot, tas ir tāds hibrīds, un tas ir pats brīnišķīgākais, ka tagad arī runājot ar Mārci Auziņu un arī pēc tām izrādēm, gan viņš, gan es var droši teikt, ka šo saskares punktu starp dažādām sfērām, šī gadījumā varbūt tā ir jūsu sfēra un mūzika, viņu patiesībā ir daudz krietni vairāk nekā sākotnēji šķiet.
un tas viss parādās tikai tajā darba procesā, arī tā, ka mēs strādājam, tā kā es saku, arī šī ir lieliski iespēja mazliet ielūkoties tajā, ko jūs darat, un kas zina, varbūt, ka tiešām tur kaut kas sanāk, un patiesībā tas jau ir šādas, ja varētu teikt, tā globāli starp žanru sadarbības ir tas, kas šo, nu, teiksim, dzīvi, mākslu un jebkuru sfēru viņu dara foršu un krāsainu. Un starp citu, man tikai Mārcis Sauziņš zinātnieks pēc tam izstāstīja, kad nepateikšu konkrētu gadu, bet ļoti, ļoti sen atpakaļ, šķiet tas bija Džons Lenons, kurš ar ģitāru pavadīju kāda cita zinātnieka tādus citātus. Tā kā tas jau vēsturiski kaut kad jau sen bijis, bet, protams, pavisam citādākā formā. Tā kā tā. Paldies. Jā, paldies. Un vēl, Queen ģitāristam Brianam Mayam ir grāds astrofizikā? Jā. Viņam ir, un viņš viņu atjaunoja pavisam, ja nemaldos, es tieši lasīju par to rakstu pirms kaut kādiem pāris gadiem. Es neatceros to terminoloģiju, kā tas ir tajā doktora grādā, bet viņš bija aizgājis no tā, loģiski, jo aktīvi koncertēja un bija ļoti izdevusies tā visa radošā dzīve, un tad viņš ir atjaunojis šo astrofizikas doktora grādu. Tā kā viņš arī pats savu ģitāro tēvu taisīja, tā kā ļoti plaša spektra darbonis. Jā, tā vēl Jānim. Tā, jāieslēdz mikrofons atkal. Jā, citu starpā runājot par Brianu Mayu, būs varbūt jums interesanti uzzināt, atcerieties, nu patās saņēma zinātnieki no asteroīda Bennu iežu paraugus. Izrādās, ka Brians Mays ir viens no misijas vadošajiem zinātniekiem un atbildīgais par attēlu apstrādi. Un es mēģināšu jums parādīt, man izdevās arī viņa grāmatu nopirkt par šo tēmu. Tā, es noņemšu fonu varbūt nost savu. Tā, noņemšu nost savu fonu, change layout. Tā, nē, stop, citādi man neizdosies parādīt. Tā, jā, un tagad es vairs pēkšņi nevaru atrast, kur es varu noņemt fonu no. Jā, grāmata, jā, tur, man tā liekas, vai tā nebija tā grāmata, kur bija arī ar tās 3D brillītes, kur bija klāt. Nē, šai grāmatā tas nav, kur mums ir vizuāli efekti nost. Jā. Lūdzu, šī te grāmata. Jā. Pasūtīja Amazonā, tiklīdz es uzzināju, ka šāda grāmata ir izdota, bet pavisam svaigi šī gada. Bet man šķiet, ka pa kādu iepriekšējo varētu būt arī asteroīdi. Bija kaut kas ar tām 3D brillītēm. Es kādā ekspozīcijā vienā no ārvalstu zinātnes centriem, man liekas, redzēju, tā kā ekspozīcija vietas bija Londonā vai kur citur. Viņš spēja grāmatā laikam arī, lai viņu lasītu, tās brilles vajag. Jā. Tur bez neiztiks, jo tur ir 3D attēlu, ko viņš arī pats ir gatavojis. Viņš tiek kā misijas attēlu apstrādes speciālists. Man šobrīd jāsaka liels paldies mūsu viesim, mūziķiem, un es domāju, ka ik viens arī ir ieintereģēts tagad sekot līdzi mūzikas un fizikas tādiem tā kā saskarsmes punktiem un šīm izrādēm. Un es ceru, ka varbūt kaut kāda inspirācija veidosies vēl no astronomijas tēmas. Absolūti. Jā. Un piezīmē, ja drīkst, tad atbildot uz to jautājumu, vai varēs redzēt to izrādi kādā ierakstā līdz šim, kamēr viņu nevar redzēt, tad es aicinu arī, bet nevis tāpēc, lai reklamētu, bet no sirds aicinu arī iepazīties to, gan var noklausīties jebkurā platformā tādu albumu, kurš ir īstenībā izdots kopā ar šo izrādi, un kāpēc es to stāstu, tāpēc, ka tas ir ārkārtīgi interesants process, kurā es lasot dažādas zinātniskās lejas, muzikāli reflektēju uz kādu no šīm te tēmām. Un es pat būtu sasodīti ieinteresēts radīt arī mūziku, kas ir
kas ir ietekmējusies no šīm visām tēmām. Tā kā tas ļoti interesanti. Tā kā tā, man bija tiešām kad... Jā, labi. Liels paldies, ka izdevās tajā piepildītajā laikā atrast brīdi arī, lai pieslēgtos pie mūsu zvana. Liels paldies. Paldies. Tā, mēs turpināsim ar tālāk. Mums ir tagad paredzēta arī Viktorīna tiem lasītājiem, kur ir pieslēgušies, un tagad mēģināsim paskatīties, cik labi jūs tā nojaušat, zinat, vai esat arī pat jau paspējuši izlasīt kādus rakstus. Un Viktorīnu mēs organizēsim šādā veidā. Būs tāda platformā vietne sokrativ.com, bet tāds pirmais darbiņš ir tāds, ka jums vajag atsūtīt čatā savus lietotāju vārdus, kādus jūs gribēsiet. Tas ir vienu vārdiņu. Tajā pirmajā. Lietotāju vārds. Un tad lietotāju vārdu rakstiet šeit. Tad es tuvāko dažu minūšu laikā to piereģistrēšu, tikmēr mums Ieva pastāstīs par iespējām tikt pie Zvaigžņotās debesis žurnāla, un tad pagaidām vēl nevienu lietotāju vārdu neredz, bet visi tie, kuri nav rakstu autori un nav no redkolēģijas, lūdzu piesakieties un droši piedalieties, jo balva ir sekojoša. Jūs variet, tas, kurš uzvarēs, tas varēs saņemt tādu nelielu tālskati vai žurnāla gadā abonementu no mums redakcijas. Tā kā droši piedalieties. Viktorīnā. Tā, un ierakstiet šeit čatā lietotāju vārdu, un tad es pastāstīšu, kā pieslēgties. Tur būs jāuzklikšķina, jāieraksta atslēgvārds un savs vārds, ko jūs būsiet šeit minējuši, un varēs piedalīties. Jo es skatos, ka mums tie kuri ir pieslēgušies, ir cilvēki, kas nav, ne tikai raksta autors, tā kā droši variet piedalīties. Tā, labi, jau pirmos redzu, un tālāk es dodu vārdu Ievai tikmēr, bet kamēr Ieva stāst, vēl piesakieties dalībnieki, lai nav tā, ka tikai viens cīnās. Šobrīd ir viens pieteicies, tad lūdzu arī vēl kādu. Tā, lūdzu, Ieva. Jā. Labdien visiem, atvainojos, ka nevaru ieslēgt kameru, bet tas stāstījuma jau netraucēs. Apdomājot par iespējām iegādāties vai abonēt žurnālu, lielākā daļa jau interesanti droši vien to zina, bet ja nu šoreiz ir pieslēgušies arī kādi jauni dalībnieki, tad es, protams, labprāt pastāstīšu. Tātad ir iespēja gan iegādāties atsevišķu žurnālu numuru pa izdevniecības cenām 3 eiro akademiskā apgāda mājas vietā, Aspazijas bulvārī 5 vai Universitātes infocentrā, bet, protams, visizdevīgāk jau ir abonēt. Bet varbūt par visu pēc kārtas. Tātad es koplietošu ekrānu, un lai jūs varat sekot līdzi manam stāstījumam. Tātad pirmā darbība varētu būt kādam jaunam Zvaigžņotās debesīs ieinteresētam lasītājam atrast, kur tad Zvaigžņotā debesis atrodas. Un kaut vai Google meklētāji ierakstot Zvaigžņotā debesis, var sameklēt žurnāla mājaslapu, kuras adrese ir pavisam vienkārši www.lu.lv/zvd Zvaigžņotā debesis. Un šajā žurnāla mājaslapā ir gan informācija par žurnālu, gan par aktuālajiem notikumiem, gan arī zemāk paritinot, jūs varat iepazīties ar jaunākā numura saturu un arī sadaļa, kā tikt pie žurnāla, kurā ir sīki un precīzi izstāstīts, es teikt palielinu ekrānu, kur var iegādāties Zvaigžņoto debesi. Tātad Latvijas Universitātes galvenajās ēkas informācijas centrā,
lielākajos grāmatu veikalu tīklos, bet grāmatu veikalos, protams, būs neliels uzcenojums. Akadēmiskā apgāde telpās, tāpat kā informācijas centrā pa apgāde cenām pa 3 eiro, un akadēmiskā apgāde grāmatu internetu veikalā. Jauns mums ir internetu veikals, kur adrese ir gramatas.lu.lv, arī tur var iegādāties mūsu grāmatas. Bet, protams, visērtāk un vienkāršāk ir žurnālu abonēt, saņemt to savās pastkastītēs 4 reizes gadā, kopējā abonēšanas cena 9 eiro, līdz ar to viena numura cena sanāk tikai 2,25 eiro. Protams, tas ir daudz izdevīgāk un ērtāk, bet kādu lasītāju varētu interesēt iepriekšējo numuru iegāde. Un tad es jums ieteiktu sazināties ar mūsu tirdzniecības darbinieci, šeit pat akadēmiskā apgāde telpā Aspazijas bulvārī 5. Iepriekš var piezvanīt pa tālruni, kurš ir arī minēts šajā mājaslapā, un noskaidrot un sakomplektēt vairākus iepriekš jau publicētus un vēl tirdzniecībā esošus žurnālu numurus. Tā, ka tas varētu būt tiešām ļoti izdevīgi, ja kāds vēlas atskatīties uz iepriekšējiem numuriem. Bet pieminot iepriekš jau mākslinieka Mārča Auziņa teikto par viņa interesi par zvaigžņoto debesi un iespējām savai radošai darbībai ietekmēties un iedvesmoties no zinātniskiem rakstiem, es varu ieteikt arī lasītājiem apskatīties mājaslapas sadaļu arhīvus, jo tur ir publicēti visi iepriekš izdotie žurnāla numuri, sākot no 1958. Gada rudens numura, kurš bija pirmais zvaigžņotās debesis numurs, līdz pat 2021. Gada ziemas numuram. Viss šis saraksts ir pieejams lasītājiem, varat vērt vaļā un savos ekrānos skatīties, iepazīties, lasīt iepriekšējos žurnāla numurus un iedvesmoties gan mākslas, gan visādām citādām savām darbībām laipni lūgti. Tātad tas ir atrodams žurnāla mājaslapā www.lu.lv/ZVD vai ierakstot internetu pārlūku programmā meklētājā vienkārši žurnāls Zvaigžņotā debesis. Jā, paldies. Es arī esmu pārbaudījis, ka tiešām pēc šiem atslēgvārdiem viennozīmīgi var atrast. Un, tā kā vajag tikai to vēlmi to darīt. Tā, liels paldies Ievai par informāciju. Un man jāsaka, tiešām tas ir ļoti, ļoti izdevīgs piedāvājums abonēt Zvaigžņoto debesi, tā kā tur nekāda problēma nav. Tā, man ir jautājums, vai nevēlas vēl kāds piedalīties Viktorīnā, jo mums šobrīd ir tikai 2 dalībnieki pieteikušies. Ja ir 2, tad jau var sākt sacensties, bet varbūt no klātsošiem skatos ir Mārtiņš un Artūrs, kas nav, tā kā, varbūt tad... Labi, es arī varētu, varbūt. Jā, tad es bez garumzīmēm būs jums lietotāja vārds. Artūrs, tūlīt piereģistrēšu. Un tad vismaz 3 mūs. Un tad mums ir pirmo reizi tāds eksperiments ar Viktorīnu, tā kā jā, Mārtiņš nevar piedalīties, viņš raksta līdzautors šajā reizē. Jā, tieši tā. Nu labi, sākums tāds, ka mums būs 3 dalībnieki. Tūlīt es vēlreiz iekopēšu to saiti. Tas ir visvieglākais, kā var pieslēgties, ir uzklikšķināt uz šīs saites, lai nav jāiet tas process cauri tur ar pieslēgšanos ar to Socrative platformu, jo Socrative platformā tā būtu jādara tā, jānospiež login, tad jāizvēlās, ka jūs esat students, un tad telpas nosaukums ir ZDebes, tā kā no vārda Zvaigžņotā debesis, jūs pieslēdzaties tai telpai, un te būtu jāieved tas lietotāja vārds. Bet es ceru, ka nospiežot uz tās saites, ko es tur iekopēju, uzreiz atverās šis lodziņš, un te ir jāieved iekšā.
Tā, ja es saņemu šo apstiprinājumu, ka gan Artūram, gan ar Vladislavam izdevās pieslēgties, un man šķiet, Aivis jau pieslēdzies, ir tā rāda, tad zaļš. Tad mēs varētu tā kā varbūt arī sākt. Tā, līdz arī startēšu, un būs 10 diezgan vienkārši jautājumi, var arī uz minēšanu, bet tad pēc tam tas, kurš būs uzvarējis, varēs izvēlēties, kuru no balvu veidiem vēlas. Tā jautājums es pārlikšu uz priekšu pats, un tad es, ko es darīšu, es skaļi nolasīšu tos jautājumus. Tā, tūlīt. Tūlīt. Mēs varam arī izdarīt tā, ka... jā, labi. Tūlīt. Tagad man ir jāpalaiž tā, lai viss ietu pareizi, tad viena iespēja, un tā, jautājums, vai visi ir pieslēgušies? Tā, kas ir room name? Room name ir Z-debes. Tā, tūlīt uzlikšu uz ekrāna šo, kā ir jāizskatās. Tas, lai ir skaidrs, vai tā Z-debes. Vai arī uzklikšķiniet uz tās saites ir... Tā, Mārtiņš saka, Henrijs cenšas pieslēgties, bet tad Henrijs ir jāpiereģistrē, acīm redzot, ja? Tad vēl mazu mirklīti, jo man nebija pateikts, ka Henrijs vēlas pieslēgties, tad vārds būs Henrijs, ja? Tā, tad man ir jāzina, tad es tūlīt piereģistrēšu Henriju, tad masa mirklītis, un mums būs 4 dalībnieki. Tā. Jo mums nebija īsti varbūt tā skaidra tā pieeja, kā labāk to organizēt tieši ar reģistrēšanos. Tā, tagad Henrijs var noteikti pieslēgties. Līdz startēsim. Tā. Tad 3, 2, 1 un startējam ar pirmo jautājumu. Tā, pirmais jautājums ir sekojošs. Kurā gadā sākās zvaigžņotās debesu izdošana? Un atbilde bija pavisam nesen dzirdama. Tagad uzņemam laiku. Es domāju, kāds, dodam 20 sekundes. Tā. Tad šobrīd 3 dalībnieki ir atbildējuši. Tā. Esmu droši, vai visi 4. Jautājums man izskatās, ka Artūrs laikam nav pieslēdzies, tad visi 3, kas ir pieslēgušies, ir atbildējuši. Pareiza atbilde bija 1958. gadā, sākās zvaigžņotās debesu izdošana, un 2 no 3 ir pareizi atbildējuši. Es tagad konkrētus vārdus nesaucu, bet tā, ejam tālāk. Jautājums numur 2 mums parādās. Jautājums ir sekojošs. Kādas risinājumus piedāvā astronomi, lai mazinātu gaismas piesārņojumu? A. Vairāk izmanto dzeltenas, nevis baltus LED gaismekļus. B. Izmanto āra apgaismojuma ķermeņus, kas spīd uz augšu. Un C. Pārstāt izmantot vispārējiem apgaismojumu nakts laikā. Tā, gaidām 20 sekundes. Tagad ir 2 atbildējuši no 2 no 3, kas ir pieslēgušies. Jā. Tā, 2 no 3. Tā 20 sekundes pagāja. Tā, tad pareizā atbilde bija A. Vairāk izmantot dzeltenas, nevis baltus gaismekļus. Tā, ejam uz nākamo jautājumu. 3. jautājums.
Kādēļ GPS pavadaņu pulkstenis atpaliek no pulksteņa uz Zemes virsmas? 3 atbilžu varianti. A. Pulksteņa gaita ietekmē Zemes gravitācijas lauks. B. Jo pavadonis kustas ar lielu ātrumu. C. Jo kosmosā laiks samazinās. Tā, tagad skaitam laiku. Tā, 2 ir atbildējuši. Tā ir atbildējuši visi 3. Jā, paldies. Pareizi atbild bija B, jo pavadonis kustas ar lielu ātrumu. Tādēļ GPS pavadiņu pulkstenis atpaliek. Tā jums pie nākamā jautājuma. 4. jautājums. Kurā gadā notika iepriekšējā mīkstā nosēšanās uz mēnesi pirms Ķīnas zondes Chang'e 3 nosēšanās 2013. gadā? Un te ir 3 atbilžu varianti. 2012, 1976, 1999. gads. Tā, 2 atbildes ir saņemtas. Gaidām vēl 3. Un skaitam tagad līdz 10. Tā, ir visas 3 atbildes. Pareizi atbild bija B, 1976. gads. 2 no jums ir atbildējuši. Tā. 5. jautājums, puse no konkursa Viktorīnas. Kāpēc 2019. gadā Izraēlas privātais nolaižamies aparāts Bereshit nogāzās uz mēnesi? A. Izslēdzot dzinējs. B. Zonde sadūrās ar citu kosmisko aparātu. C. Zonde iestrēga mēnesi gravitācijas laukā. 20 sekundes. Tā ir pirmā atbilde, otrā atbilde, trešā atbilde. 3 atbildes saņemts, 2 ir pareizes. Atbilde A. Izslēdzās dzinējs. Pareizi. Tā. 6. Ar ko Hobija Eberlī teleskops atšķirs no citiem lielajiem teleskopiem? A. Tas atrodas Čīlē. B. Tas ir lielākais teleskops pasaulē. C. Tā galvenais spogulis ir fiksēts 55 grādu leņķī. Sākam laika atskaiti. Tā, pirmā atbilde ir saņemta. Otrā atbilde ir saņemta. Viena ir pareiza, otra nepareiza. Pagaidām. Tā. Un gaidām 3. atbildi. 8, 7. Ir tā. Pareizi atbild bija C. Tā galvenais spogulis fiksēts 55 grādu leņķī. Tā, ejam uz 7. jautājumu. No cik elementiem sastāv topošā milzīgā Magellāna teleskopa galvenais spogulis? A variants 7, B variants 492, C variants 36. Tā, laiks 20 sekundes. Tā, pirmā atbilde ir iesniegta. Otrā, 3. Tā. Visi 3 atbildētāji izvēlējās variantu B, 492, bet pareizi atbild bija 7 segmenti. Tā. Ejam pie 8. jautājuma. 1889. gadā Ukrainā nokrita Migeja meteorīts. Kāda bija meteorīta masa, kas tika savākta atrašanās vietā? A variants 7948 grami, B variants 11 kg, C variants 35 mārciņas. Tā ir pirmā atbilde, otrā atbilde, un trešā atbilde arī būs. Trešā atbilde arī ir, jā, bet, diemžēl, neviens nav šo trāpījis. Tā, pareizi atbilde bija 11 kg. 9. jautājums. Kādu metodi Galileo Galilejs izmantoja, lai paziņot par savu atklājumu Johannesam Kepleram? A. Anagrammu, B. Mīklu, C. Kriptogrāfiju. Tā, pirmā atbilde ir. Otrā un 3. Tā, visi 3 ir atbildējuši pareizi. Tā ir anagramma. Un noslēdzošais jautājums. Kādu atklājumu Galileo Galilejs šifrēja ar burtu virkni? Haec immatura ame iam frusta lengitur. Oi. A variants Venērai mainās fāzes, B variants Saturnam ir gredzens, C variants uz Saules ir plankumi. Tā, pagaidām viena atbilde.
Tā. Visi 3 ir atbildējuši, 2 ir atbildējuši pareizi, un viena atbilde ir nepareiza. Tā. Tad līdz ar to mēs šo noslēdzam un skatīsimies rezultātus. Tā, tad rezultātus es varētu uzlikt šeit uz ekrāna. Un mēs varam redzēt, ka visvairāk pareizi atbilžu ir ieguvis Aivis. Un mēs apsveicam Aivi ar uzvaru pirmajā Zveņšķās debesis viktorīnā. Tā, Aivis varēs pēc tam izvēlēties, kādu veidu balvu vēlas saņemt. Un, kā saka, vienlaiks mēs arī gaidām kādu atgrieznisko saiti, vai šāda veida viktorīnas jūs arī vēlētos turpmāk, vai nē, vai kaut ko citu Zveņšķās debesis atvēršanas zvanu laikā. Tā, tad varbūt Ilgonim ir vēl kādi noslēdzošie vārdi par mūsu šīs dienas pasākumu un ziemas numuru. Tad mēs varētu arī zvanu nopaļot. Viktorīnas autors esmu es, bet man lielā mērā palīdzēja ChatGPT, kurš sagatavoja jautājumu pamatnes. Es pēc tam atlasīju labāko un piekoriģēju, tā kā Viktorīna sagatavot ļoti augstā līmenī. Es tā ceru. Man pašam bija interesanti šodien piedalīties visā šajā mūsu atklāšanas pasākumā, jo lūk, piesaistot cilvēku no malas, šajā gadījumā mūziķi, mākslas pārstāvi, aizsījās interesantas, netipiskākas varbūt sarunas, un, var tikai kost pirkstos tie, kas nepieslēdzās zvanam un nevarēja piedalīties viktorīnā, jo man liekas, ka balva arī, kaut arī vienkārša, bet varētu būt interesanta. Un šādā veidā mēs gribam pievērst lielāku uzmanību mūsu žurnālam, bet, pamatmērķis jau ir caur Zvaigžņotās debesis lasīšanu un ne tikai, vispār caur interesi pār kosmosu, pār debesīm vairāk, ļaut cilvēkiem paplašināt savus garīgos apvāršņus. Tā kā liels paldies visiem redkolēģijas pārstāvjiem, raksta autoriem, kas piedalījās, un arī lasītājiem. Labi, jā, liels paldies visiem par dalību, un lai ir veiksmīga un interesanta lasīšana nākamajā gadā. Visu labu! Jā. Tad paldies par interesantu kompāniju un visu labu. Jā, reklamē vairāk, paldies, jā. Paldies, bija interesanti. Jā, visu.